Labrīt visiem, nu ko, šodien ir trešdiena, tagad ir 28. janvārs. Biju mājās, jā, aizbraucis uz 45 stundu plus kompensāciju, stāvēju mājās. Un jā, tagad atkal jāsāk strādāt. Liekam iekšā čipu. Tagad pagaidām kaut kāds 3-4 minūtītes, tikmēr taisās kafija. Jābrauc ir uz Oslo un jākrauj ir Klija uz Steinkjer. Tagad šoreiz brauksim pa ziemas ceļiem, bet nu vai uz to pusi būs, tad jau to jau redzēs. Tā kā, labi, uztaisam to kafiju un lēnām sāksim strādāt. Nu ko, plāna maiņa man ir. Es jau gandrīz biju pie Martiem jau, iebrauc iekšā un dispečers man zvana, kad man ir jābrauc ir mazgāt mucu uz Porsgrundu. Un tagad es braucu uz to Porsgrundu mazgāt. Un pēc tam man ir jākrauj plasmas uz Bergens pusi braukšu. Uz Bergenu. Tā kā braucam uz turieni. Nu ko, esmu tagad mazgātuvē. Iešu attaisīt vaļā visas lūkas.
pastāvēja muca. Muca būs tagad viena. Viss spīd un laikstās. Vai kur te vēl mazgā garo sastāvu. Izmazgāsimies un braucam krauties. Esmu ieradies iekraušanas vietā. Tagad man ir jāuzgaida. Tur tā man ir, kur tie 4 silo ir, tur man jākraujās. Filmēt es tur nefilmēšu, jo tāpēc, kad nav atļauts filmēt. Un, jā, sakraušos un tad brauksim uz Bergeni. Nu ko, sakrāvies es esmu. Tagad uztaisīšu 45 minūšu pausīt. Iegāšu te veikalā, kas ir Porsgrundā. Kaut kas ir jāuzēd. Tad brauksim uz Bergeni. Jā, man ir jābrauc ir. Parādīšu maršrutu. Ir jābrauc ir pa E134. Sākumā es braucu pa 36. ceļu. Tad pēc tam E134 iešu. Tad tālāk šeit pa 13. un pa 7. Te īsāks ir kā tas ceļš ir, bet tur labāk nebraukt ir. Un vasarā var mēģināt tur braukt, bet ne jau ziemā tagad. Un jā, jābrauc ir 418 km no šejienes. Šodien nobraukšu droši vien kaut kāds 4 stundas un 30 minūtes nobraukšu, un tad jau arī viss, tad jau kaut kur stāšos nost. Jo tāpēc, ka tagad jau pulkstens ir, būs jau 4:30, vēl pusstundiņu vēl pastāvēšu to pauzīt, tad ir 5. Nu, un jā, 7 es no rīta šodien sāku, tad 10 vakarā man ir jābeidz, tā kā jā, to 4 stundas 30 minūtes es nobraukšu. Un rītā droši vien, kad būs jāpiebrauc klāt. Arī iespējams droši vien kaut kāds 4 stundas vismaz, jo tur tik raiti tas ceļš neiet. Tur var būt arī tāds diezgan šaurs, līkumains ir. Un jā, tā kā parādīšu, kāds tas ceļš ir. Tā kā būs interesanti. Cerams, nebūs baigie piedzīvojumi. Nebūs baigais sniegs vai putenis. Un jā, tā kā, nu, brauksim, skatīsimies. Šitien ir tāds interesants tāds ceļš, kā skaitās bet 13. šitais ceļš ir. Un jā, tas ir braucot uz Bergeni. Un šis skaitās tā kā lielais ceļš.
Bet, jā, kā redzat, tepat var knapi samainīties arī. Bet, nu, pagaidām neviens nebrauc. Tikai pagaidām tie vieglie brauc. Pagaidām braukt var. Hei, labrīt! Čau visiem! Nu ko, ir otrdienas rīts. Tagad tikko uztaisīju savu kafiju. Paliku vakar vienā tādā degvielas uzpildes stacijā, kas viņš tas saucās YX. Droši vien tie, kas brauc tekoši uz Berganas pusi, tie jau zina to vietu, kad brauc pa kalnu leju, tur vienā vietā, tur ir 30 zīme ir, un tāds čuska veidīgais tāds ceļš viņš ir. Un tur jābrauc ir ļoti uzmanīgi, lēnām uz leju un izbraucot caur vienām tunelim. Tur ir tas YX, tā degvielas uzpildes stacija. Un jā, te es nostāvējuši 9 stundu pauzīt. Vēl 1 minūte jānostāv. Tad ir viss, jā. Jā, vēl līdz galam palicis, ko braukt ir man 180 kilometri. Tās ir kaut kāds 3 stundas, 30 minūtes, varbūt bišķi vairāk, jo, nu, te tā baigi paskriet tāpat nevar pa to ceļu. Varbūt pat visi 4 būs. Tā. Baigi. Droši vien tāpatās ar to filmēšanu tad neizraušos to ceļu, jo tāpēc, ka, nu, tāpatās viss ir tumšs, neko īsti neredz. Tā kā vienkārši brauksim līdz galam un rausimies ārā, un tad redzēs, ko tālāk iedos. Tā kā labi, tiekamies izkraušanas vietā.
Bravo! Ai! Vai arī skumjas pielocīt. Kā tu nostājies? Klusāk. Nu ko, esmu izkraušanas vietā tagad, kraujos ārā. Spiedienu šeit vajag turēt maksimum vienu bāru. Man ir 0,9. Augšs man ir vaļā. Un kas gaiss iet mucā iekšā. Un helps līdz galām vaļā ir šitāds ekrāns. Un produktu krāpšanas 20 grāmu atklājam. Jā, izkraušos un man jau ir atsūtīts jau nākamais organists, jābrauc ir mazgāt buca uz JS. Un tāpatās pie Bergens arī man ir jākraujās, kraušot uz Birkelandi. Tagad braukšu atpakaļ uz Oslo pusi. Tā labi, izkraujamies. Tad vēl pauzīt jāuztais ir un braucam krauties. Nē, sākumā braucam mazgāt buču. Labi. Until we meet again, 'cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Violence. Nu ko, esmu izkrāvies, esmu jau tagad mazgātuvē. Esmu mazgātuvē, tas saucās JS transports, kas atrodas pie Bergens. Sāksim mazgāt.
Tā jau muci tīra. Vēl malās viņš tīra. Nu ko, esmu jau iekraušanas vietā tagad un kraujos jau. Te tāda interesanta iebrauktu bija. Šeit jāstubjās uz aizmuguru bija, tādā šaurā vietā. Pabeigšos sakrauties un tad droši vien jau arī šodien viss būs. Tad taisīšu pauzi. Te laikam bija kaut kāds aizpudināts ceļš iespējams. Es ļoti ceru, ka nevajadzēs likt ķēdes virsū. Ik kā esmu jau to čūskaidīgo, kas skaitās tas kalns, kur brauc augšā, esmu pievarējis, tur nekādas problēmas nebija. Nu, te izskatās reku divu šitie te sniegi, kas tīri brauc pa priekšu. Un skatīsies, kas te būs.
Liek jau manuālā jau. Tā, lieku vēl šito pogu, kas piespiež asis. Droši paliek droši. No, tā ir normāls putens. Dievišķi ķorētājs palād nobrauc.
Pagaidām man iet visu laiku pirmais ātrums un vienkārši es lēnām braucu augšā, kamēr es vēl varu tiek. Jo ķēdes negribu baigi likt. Es ļoti ceru, ka es neapstāšos. Ļoti labi viss sanāca. Tik augšā kalnā, nekāda problēma nebija. Bet, kā nebija problēma? Bija problēma jau sākumā, jā, bet es ieslēdzu visu šitos te pacēlu tiltu. Man jau bija pacelts jau tilts augšā, bet es, kad apstājos, ieslēdzu manuāli ar pirmo ātrumu, un tad ar pirmo ātrumu es, vienkārši braucu augšā. Bet, šis ceļš arī nav labāks, nekas tāds baigi. Un tad skatīsimies, kas būs tālāk. Man kā teica, jābrauc ir pa to 9. ceļu. Bet, jā, te ir izskatās galīgi D. Redzēsim. Ko? Esmu galamērķī, esmu tagad Birkelandē. Tagad kraujos ārā. Tā kā atbraucu veiksmīgi. Un, jā, izkraušos un tad zvanīšu dispečeram, uz kuriem tālāk jābrauc ir. Šeit man jākrauj ārā. Produkta krāns līdz galam vaļā. Un šeit es izmantoju rūpnīcas gaisu. Tagad produkts iet ārā. Ļoti labi, ātri. Pienieks 1,5. Tā kā tā, jā. Tikai izkraušos. Jāsaka, ar to laikam nav pareizi uzlikt. Jā, nopirkt šitā te, ko galvā uzliek, lai tā, kad ziemas laikā strādā, kad ir kaut kāds vējš vai putenis, tad ar šito ir labāk strādāt. Tad vismaz nepūšu cauri. Tā kā jā, tā kā izkraušos, zvanīšu dispečeram, kad esmu tukšs. Es jau varu rītā strādāt un arī svētdien. Un vēl arī pirmdien. Un tad man pirmdienas vakar ir jautājums 204. Vai nu es arī sestdien nostrādāšu un taisīšu 204. Bet, to jau tad tālāk redzēs. Jā, šoreiz tā kā bija diezgan tāda interesanta braukšana. Izvēlējos tādu neparastu maršrutu. Kaut gan citi pa to ceļu nebrauc. Principā es vispārībā pa to 9. ceļu, kad es braucu, es vispārībā nevienu smago neredzēju.
ka man nāk kāds pretī vai aiz manīm arī kāds braukt. Jo pārsvarā visi brauca apkārt uz Stavanger, ceļās pāri ar kuģīti, vienu tādu, un tad brauc līdz Stavangerai, un tad caur Kristiansand, un tad ir šeit. Bet, nu jā, es izvēlējos tur īsāko maršrutu, bet, nu, beigās baigi labi. Tad beidzās tā, ka man aizgāja, nepaliku tur uz tā kalna, tad nevajadzēja tad tās ķēdes likt virsū, jo būtu arī diezgan uz leju jābrauc, jo es jau diezgan gabalu biju pabraucis. Nu, jā, tā. Labi, tikai izkraujamies un tad jau droši vien šito video arī beigsim, jo pieļauju domu, ka būs diezgan garš arī būs. Tā kā jā, tad skatīsimies, kas būs pēc tam. Labi, pagaidām. Čau visiem, lai labi riko visiem.